Čau visiem! Šodien mēs atrodamies drifta trasē Baroni Jēkabpilī. Šodien ārā spīd saulīte, mums ir riktīgāko lauku sajūta, bet īstenībā tā diezgan maigi. Un skatīsimies, kā mums ies, būs gan jau interesanti. Ejam! To care. Čau, Mārti! Čau, Aldi! Kā tev šodienas treniņā gāja? Šodienas treniņā gāja diezgan interesanti. Izdomājām uz līdzenas vietas palikties, kā rezultātā palicāmies, nolauzām riteni, bet viss kārtībā, saskrūvējām mašīnu un braucām tālāk. Kā tev vispār patīk pati Jēkabpils trase? Kad šī trase priekš manis ir bijusi ļoti krāšņa un bagāta gan ar uzvarām, gan ar 2-0 kvalifikācijā pirmajā sezonā. Un šeit vienmēr notiek ar mani kaut kas fenomenāls. Nu jā, Jēkabpils ir īpaši. Nu, kādas tev ir sajūtas kā pagājušā gada sezonas čempionam pirms šī gada sezonas? Tā noteikti ir atbildības sajūta. Noteikti visi skatās līdz ar to mazliet citādāk uz mani, ka man jārāda ir piemērs un tā tālāk. Bet es domāju, ka mēs rādām piemēru, ka bez lidojošiem ratiem arī trasē rādām piemēru, ka čempionu tituls nav tāpat viena un mēs mākam braukt. Kā tu gatavojies par šī sezonai? Pirmais gads, kad mašīnā principā neesam neko mainījuši. Vienīgais ir samainīta eļļa, bet vairāk esam strādājuši vienkārši ar braukšanu. Teiksim tā, vienkārši neesam izlaiduši ziemas treniņus un esam trenējušies gan visu ziemu, gan šobrīd arī pavasarī. Un vai ir plāns mainīt kaut ko tavā braukšanas stilā? Vēl agresīvāk braukt. Kā tu vērtē šī gada konkurenci? Šobrīd grūti gan spriest uzreiz par visu konkurenci, bet konkurence street klasē nekad nav bijusi vāja un noteikti būs vēl klāt jauni braucēji, vecie braucēji. Un streetā konkurence vienmēr ir bijusi un viņa nekur nepaliks. Viņa noteikti būs kā jau katru gadu, tas būs viss sīvs pasākums. Un noslēdzošais jautājums, ja drifts būtu dziesma, kāda tā būtu? Eiropa tuvumā, tālumā. Nākamreiz mēs tiekamies 19. aprīlī Biķernieku trasē uz tehnisko dienu, kur mums jau būs vairāk visi braucēji. Gandrīz visi jau būs gatavi sezonai ar gatavajām mašīnām, un tad jau skatīsimies, kā mums ies. Tiekamies!